Esiet sveicināti! Mēs turpinam Džordža Orvela stāstu Dzīvnieku ferma, un šodien atšķiram 5. nodaļu. Iepriekš mēs redzējām, kā dzīvnieki varonīgi aizstāvēja savas mājas kūts kaujā. Šķita, ka pēc uzvaras nekas vairs nevar traucēt viņu brīvībai. Taču šodienas stāstījums parādīs, ka briesmas var draudēt ne tikai no ārpuses, bet arī no pašu vidus. Šajā nodaļā mēs uzzināsim, kā pieaug spriedze starp Sniedziņu un Napoleonu. Viņu strīdi par fermas nākotni un veidzirnavu būvniecību kļūst arvien asāki, līdz viens negaidīts un skarbs pavērsiens visu izmaina uz visiem laikiem. Mēs redzēsim, kā viena līdera vara tiek nostiprināta ar spēku un kā sāk mainīties visa līdzšinējā kārtība. Pirms sākam, liels paldies visiem, kas abonē kanālu un raksta komentārus. Tas motivē turpināt šo stāstu līdz galam. Bet tagad atlieciet malā darbus, iekārtojieties ērti un klausieties. Atgriežamies fermā brīdī, kad izšķiras tās turpmākais liktenis. Tuvojoties ziemai, Mollija sagādāja aizvien vairāk raižu. Viņa ikrītus noseboja darbu un aizbildinājās, ka esot aizgulējušies, turklāt sūdzējās par kaut kādām neizprotamām sāpēm, lai gan ēstgriba viņai bija lieliska. Ar visvisādiem ieganstiem viņa muka no darba un gāja uz Dzirdinātavas dīķi, kur mēdza stāvēt, dumji raudzīdamās savā atspulgā. Taču klīda baumas arī par kaut ko nopietnāku. Kādu dienu, kad Mollija, vecinādama garo asti un košļādama sienas stiebriņu, bezrūpīgi ietipināja pagalmā, Dābolīte pasauca viņu sānis. Mollī, viņa iesāka, man tev jāteic kaut kas ļoti nopietnis. Šorīt es redzēju tevi skatāmies pār žogu, kurš atdala dzīvnieku fermu no Foksvudas. Žogam otrā pusē stāvēja viens no mistera Pilkingtona vīriem. Un es biju tālu, bet esmu gandrīz pārliecināta, ka redzēju, viņš runājās ar tevi, un tu ļāvi glāstīt savu purnu. Ko tas nozīmē, Mollī? Viņš nē, es nē, tas nav tiesa. Mollija iesaucās, sākdama dīžāties un kārpīt zemi. Mollī, paskaties man acīs! Vai tu vari dot man savu godavārdu, ka tas vīrs neglāstīja tev purnu? Tas nav tiesa! Mollija atkārtoja, taču nespēja paskatīties Dābolītei acīs. Nākamajā mirklī aizšmauca prom un ņēmās aulekšot pa pļavu. Dābolītei prātā iešāvās kāda doma. Nekā neteikusi pārējiem, viņa aizgāja uz Mollijas steliņģi un ar nagu parušināja salmus. Zem salmiem bija paslēpta cukurgraudu kaudzīte un vairāki saišķīši dažādu krāsu leņķīšu. Pēc 3 dienām Mollija pazuda. Dažas nedēļas par viņas atrašanās vietu nekas nebija zināms, bet tad baloži paziņoja, ka esot redzējuši viņu Vilingdonas otrā malā. Viņa bijusi iejūgta ilgsīs smalkiem sarkanmelni krāsotiem divričiem, kuri stāvējuši pie kāda kroga durvīm. Rūtainās biksēs un getrās tērpies resns sarkansejains vīrs, kurš izskatījies pēc krodzinieka, glāstīs viņai purnu un mielojis viņu ar cukuru. Mollijas krēpes bijušas nesen apcirptas un cekulā iesieta koši sarkana lente. Šķitis, ka viņa esot priecīga, tā stāstīja baloži. Neviens no dzīvniekiem Molliju nekad vairs nepieminēja. Janvārī uznāca bargs un griezīgs sals. Zeme bija cieta kā akmens, un tīrumos neko nevarēja iesākt. Lielajā kūtī tika noturēts daudz sapulču, un cūkas noņēmās ar darbu plānošanu nākamajam gadalaikam. Bija nācies samierināties ar to, ka cūkas, kuras acīm redzami bija spējīgākas par pārējiem dzīvniekiem, izšķir visus fermas iekšējos jautājumus,
kaut arī viņu lēmumi bija jāapstiprina ar balsu vairākumu. Šāda kārtība būtu gluži laba, ja nebijisi strīdu starp Sniedziņu un Napoleonu. Abi bija dažādās domās par katru jautājumu, par kuru vien bija iespējams būt dažādās domās. Ja viens ierosināja apsēt lielāku platību ar miežiem, tad bija skaidrs, ka otrs pieprasīs lielāku platību auzām, un ja viens teica, ka tāds un tāds lauks esot tieši piemērots kāpostiem, tad otrs paziņoja, ka tas nederot itin nekam citam kā vien sakņaugiem. Katram bija sava svīte, un lāgiem izcēlās niknas debates. Sapulcēs Sniedziņš bieži guva vairākuma piekrišanu ar savām spožajām runām. Toties Napoleonam labāk vedās atbalstītāju balsu vākšana starplaikos. Īpaši viņam veicās ar aitām. Pēdējā laikā aitas bija pasākušas blēt 4 kājas labi, 2 kājas slikti, gan vietā, gan nevietā, nereti šādā veidā pārtraukdamas sapulci. Bija nomanāms, ka viņas sevišķi sliecas izplūst savos 4 kājas labi, 2 kājas slikti, Sniedziņa runu izšķirošajos brīžos. Sniedziņš bija pamatīgi izstudējis dažus vecus fermera un lopkopja numurus, ko uzgāja saimniekmājā, un aizrāvās ar plāniem par jauninājumiem un uzlabojumiem. Viņš gudri runāja par lauku nosūcināšanu, skābbarības bedrēm un tomasmiltiem. Turklāt bija izstrādājis sarežģītu schēmu, kā visi dzīvnieki varētu atstāt savus mēslus tieši tīrumā, ikdienas citā vietā, lai aiztaupītu grūto pārvadāšanu. Napoleons pats nekādas schēmas negudroja, tikai mierīgi noteica, ka no Sniedziņa schēmām nekas neiznākšot, un šķita gaidāms kādu izdevīgu brīdi. Taču no visiem viņu strīdiem neviens nebija tik nikns, kā jautājumā par veidzirnavām. Lielajās ganībās, netālu no fermas ēkām, pacēlās mazs pauguriņš, fermas augstākā vieta. Izpētījis grunti, Sniedziņš paziņoja, ka šī esot īstā vieta veidzirnavām, kuras varētu darbināt dinamo mašīnu un apgādāt fermu ar elektrību. Tā apgaismotu kūtis un ziemā tās sildītu, kā arī darbinātu ribzāģi, salmu griezēju, runkuļu šķēlētāju un elektrisko slaukšanas aparātu. Dzīvnieki nekad agrāk nebija par tādiem dzirdējuši, jo ferma bija vecmodīga un apgādāta tikai ar visprimitīvākajiem mehānismiem, un izbrīnā klausījās, kā Sniedziņš uzbur ainas, pilnas fantastiskām mašīnām, kuras darītu viņu darbu, kamēr viņi paši brīvi ganītos pļavās vai attīstītu prātu, lasīdami un sarunādamies. Dažās nedēļās Sniedziņa veidzirnavu plāns tika izstrādāts pilnīgi. Mašīnu detaļas pa lielākai daļai bija aizgūtas no 3 mistera Džonsa grāmatām, 1000 derīgu lietu mājai, katrs pats sev mūrnieks un elektrība iesācējiem. Par darbistabu Sniedziņš izmantoja kādreizējo inkubātoru šķūnīti ar līdzenu koka grīdu, piemērotu zīmēšanai. Tur viņš mēdza ieslēgties vairākas stundas. Uzlicis atvērto grāmatu lapām akmentiņus, satvēris starp priekškājas nāgiem krīta gabaliņu, viņš naski kustējās šurpu turpu, zīmēdams līniju pēc līnijas un lāgiem iekviegdamies priecīgā satraukumā. Plāni pamazām izvērtās par sarežģītu klokju un zobratu jūkli, kas aizņēma vairāk nekā pusi grīdas, un pārējiem dzīvniekiem likās pilnīgi nesaprotams, taču ļoti iespaidīgs. Tur viņš mēdza ieslēgties vairākas stundas. Uzlicis atvērto grāmatu lapām akmentiņus, satvēris starp priekškājas nāgiem krīta gabaliņu, viņš naski kustējās šurpu turpu, zīmēdams līniju pēc līnijas un lāgiem iekviegdamies priecīgā satraukumā.
plāni pamazām izvērtās par sarežģītu kloķu un zobratu jūkli, kas aizņēma vairāk nekā pusi grības, un pāriem ziemniekiem likās pilnīgi nesaprotams, taču ļoti iespaidīgs. Visi nāca paskatīties uz sniedziņa zīmējumiem vismaz reizi dienā. Nāca pat vistas un pīles, censdamās neuzkāpt uz krīta līnijām. Tikai Napoleons turējās nomaļus. Viņš jau pašā sākumā bija izteicies pret veidzirnavām. Tomēr kādu dienu viņš negaidot ieradās, lai apskatītu plānus. Viņš smagiem soļiem staigāja pa šķūnīti, cieši nopētīja katru plāna detaļu un pāris reižu pat apostīja tās. Tad brītiņu pastāvēja, greizi vērdamies plānos. Pēc tam piepaši pacēla kāju, uzšķurāja plāniem virsū un neteicis ne vārda, izgāja ārā. Jautājumā par veidzirnavām visa ferma bija nesamierināmi sadalījusies divās nometnēs. Sniedziņš nenoliedza, ka dzirnavu būme būs grūts uzdevums. Vajadzēs laust akmeņus un mūrēt no tiem sienas. Tad būs jātaisa spārni, un pēc tam būs nepieciešamas dinamo mašīnas un kabeļi. Kā to sagādāt, Sniedziņš nepateica. Taču viņš apgalvoja, ka visu to varot paveikt gada laikā. Toties pēc tam viņš paziņoja, aiztaupīšoties tik daudz darba, ka dzīvniekiem vajadzēšot strādāt tikai 3 dienas nedēļā. Savukārt Napoleons strīdējās pretī, ka pats nepieciešamākais šobrīd esot barības ražošanas palielināšana, un ja viņi tērēšot laiku veidzirnavām, tad visi nomiršot badā. Dzīvnieki izveidoja 2 frakcijas ar devīzēm balsojiet par Sniedziņu un 3 dienu darba nedēļu, un balsojiet par Napoleonu un pilnu sili. Benžamins bija vienīgais dzīvnieks, kurš nepieslējās nevienai frakcijai. Viņš negribēja ticēt ne tam, ka barības kļūst vairāk, ne tam, ka veidzirnavas aiztaupīs darbu. Ar vai bez veidzirnavām viņš teica, dzīve būs, kāda tā vienmēr bijusi. Tas ir slikta. Bez strīdiem par veidzirnavām pastāvēja vēl arī fermas aizsardzības jautājums. Visi skaidri aptvēra, kaut arī sakauti Laidara kaujā, cilvēki varēja vēlreiz un apņēmīgāk mēģināt sagrābt fermu un atjaunot Mistera Džonsa varu. Vēl vairāk iemeslu to darīt bija tāpēc, ka ziņa par sakāvi bija izplatījusies pa visu apkaimi un padarījusi kaimiņu fermas dzīvniekus tik niķīgus kā nekad. Kā jau parasts, Sniedziņš un Napoleons nebija vienis prātis. Pēc Napoleona domām, dzīvniekiem tagad vajadzēja sagādāt šaujamos ieročus un mācīties, kā ar tie jāapietas. Pēc Sniedziņa domām, vajadzēja izsūtīt arvien vairāk baložus un izraisīt sacelšanos pārējo fermu dzīvnieku vidū. Viens apgalvoja, ja viņi nespēšot aizstāvēties, tad visādā ziņā tikšot pakļauti. Otrs apgalvoja, ja sacelšanās notiktu visur, viņiem nebūtu nekādas vajadzības aizstāvēties. Dzīvnieki klausījās vispirms Napoleonā, tad Sniedziņa un nespēja izšķirt, kam taisnība. Patiesībā viņi aizvien bija vienisprātis ar to, kurš tobrīd runāja. Beidzot pienāca diena, kad Sniedziņa plāni bija pabeigti. Nākamās svētdienas sapulcē jautājums par to, vai sākt vai nesākt darbu pie veidzirnavu celšanas, bija jāliek uz balsošanu. Kad dzīvnieki bija sanākuši lielajā kūtī, Sniedziņš piecēlās, un kaut arī lāgiem viņu pārtrauca aitu blēšana, izklāstīja savus pamatojumus par labu veidzirnavu celtniecībai. Tad atbildēt piecēlās Napoleons. Viņš ļoti mierīgi pateica, ka veidzirnavas esot tīrās blēņas un ka viņš nevienam neiesākot balsot par tām, un tūlīt atkal apsēdās. Viņš bija runājis labi pusminūti un likās gandrīz vai vienaldzīgs pret savu vārdu iespaidu. Te nu kājās pielēca Sniedziņš un apklusinājis aitas, kas atkal bija sākušas blēt, izplūda dedzīgos aicinājumos atbalstīt veidzirnavu būvi. Līdz šim dzīvnieku simpātijas bija dalījušās gandrīz vienlīdzīgās daļās,
taču sniedziņa daļrunība tos acu mirkli aizrāva. Viņš jūsmīgi attainoja dzīvnieku fermu tādu, kāda tā varētu būt, ja netīrais smagais darbs tiktu novelts no dzīvnieku pleciem. Viņa iztēle nu jau bija tikusi daudz tālāk par salmu griezējiem un runkuļu šķēlētājiem. Elektrība, viņš teica, spējot darbināt kuļmašīnas, arklus, ecēšas, veļtņus, kūlīšu sējējus, turklāt apgādāt katru steliņģi ar elektrisko gaismu, karstu un augstu ūdeni un elektrisko sildītāju. Brīdī, kad viņš beidza runāt, nebija nekādu šaubu, kādi būs balsošanas rezultāti. Taču tieši šai mirklī piecēlās Napoleons, un iesānis uzmetis sniedziņam savādu skatienu, izgrūda spalvu kviecienu, kādu neviens no viņa vēl nekad nebija dzirdējis. Pēc tam ārpusē atskanēja baismīgas rejas, un šķūnī iedrāzās 9 milzīgi suņi ar misiņkniedētām kaklasiksnām. Tie metās tieši virsū sniedziņam, kas tikko paguva pietrūkties no savas vietas, lai paglābtos no zobu kampieniem. Acu mirklī viņš bija ārā pa durvīm, un suņi izšāvās viņam pakai. Pārāk pārsteigti un izbiedēti, lai runātu, visi dzīvnieki barā spraucās durvīs, lai redzētu pakaļdzīšanos. Sniedziņš nesās pa garajām ganībām, kas veda uz ceļu. Viņš skrēja tā, kā spēja skriet tikai cūka, taču suņi jau mina viņam uz papēžiem. Pēkšņi sniedziņš paklupa, un šķita, ka nu viņš jau ir suņiem rīklē. Tomēr viņš piecēlās un sāka skriet vēl ātrāk, bet suņi atkal viņu panāca. Viens no tiem teju sagrāba zobos sniedziņa asti, taču sniedziņš pēdējā mirklī to pavicināja un izglābās. Tad viņš cik jaudas izrāvās uz priekšu, iegūdams pāris collu. Izspraucās pa caurumu dzīvžogā un nozuda skatienam. Klusās šausmās dzīvnieki ievilkās atpakaļ kūtī. Pēc mirkļa atliekšoja suņi. Sākumā neviens nespēja iedomāties, kur šie radījumi cēlušies. Taču problēma drīz atrisinājās. Tie bija kucēni, kurus Napoleons tika atņēmis mātēm un slepeni audzinājis. Lai gan vēl īsti nepieauguši, tie bija lieli suņi, pēc izskata nikni kā vilki. Viņi neatkāpās ne soli no Napoleona. Dzīvnieki ievēroja, ka Napoleona priekšā viņi luncināja asti tāpat, kā citi suņi bija paraduši darīt mistera Džonsa priekšā. Napoleons līdz ar suņiem, kas viņam sekoja, tagad uzkāpa uz paaugstinājumu, kur reiz bija stāvējis majors, turēdams savu runu. Napoleons paziņoja, ka no šā laika svētdienas rītu sapulces vairs nenotikšot. Tās esot gluži liekas, viņš teica, un tīra laika šķiešana. Turpmāk visus jautājumus, kas attiecas uz darbiem fermā, izšķiršot īpaša cūku komiteju, kuru vadīšot viņš pats. Cūkas pulcēšoties atsevišķi un pēc tam paziņošot savus lēmumus pārējiem. Dzīvnieki joprojām salasīšoties svētdienas rītos, lai salutētu karogam, nodziedātu angļu zvērus un saņemtu rīkojumus nākamajai nedēļai. Taču nekādu debašu vairs nebūšot. Par spīti šausmām, ko bija izraisījusi sniedziņu padzīšana, dzīvniekus šis paziņojums apmūsināja. Daži būtu protestējuši, ja vien prastu atrast īstos argumentus. Pat bokseris juta neskaidru satraukumu. Viņš atglauda ausis, vairāk kārt sapurināja cekulu un izmisīgi centās sakārtot domas, tomēr beigu beigās nespēja izdomāt nekā, ko teikt. Toties dažas cūkas pašas izteicās gluži skaidri. 4 jauni barokļi priekšējā rindā izgrūda spalgus nepatikas kviecienus, pielēca kājās un visi reizē sāka runāt. Taču suņi, kas sēdēja ap Napoleonu, negaidot dobi, draudoši ierūcās, un cūkas apklusa
un atkal apsēdās. Tad aitas ņēmās šaušalīgi blēt, 4 kājas labi, 2 kājas slikti, kas turpinājās gandrīz ceturdaļstundu un padarīja neiespējamu jebkuru diskusiju. Pēcāk kviecēju nosūtīja apstaigāt fermu un izskaidrot jauno kārtību pārējiem. Biedri, viņš teica, es no sirds ticu, ka ik viens dzīvnieks šeit novērtē upuri, ko nes biedris Napoleons, uzņemdamies šo papildu darbu. Neiedomājieties, biedri, ka būt par vadītāju ir izprieca. Gluži otrādi, tā ir liela un smaga atbildība. Neviens nav pārliecināts vairāk par biedru Napoleonu, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi. Viņš būtu bezgala laimīgs, ja varētu ļaut jums pašiem pieņemt lēmumus. Taču dažreiz var gadīties, ka jūs, biedri, pieņemat nepareizus lēmumus, un kas ar mums notiktu tad? Ja nu jūs būtu nolēmuši sekot Sniedziņam, kad viņš ņēmās māžoties ar tām veidzirnavām, Sniedziņam, kurš, kā mēs tagad zinām, bija tīrais noziednieks, viņš drošsirdīgi cīnījās Laidara kaujā, kāds ieminējās. Ar drošsirdību vien nepietiek, kviecējs atrauca. Lojalitāte un paklausība ir svarīgākas. Un runājot par Laidara kauju, es ticu pienāks laiks, kad mēs ieraudzīsim, ka Sniedziņa nopelni tajā bijuši stipri pārspīlēti. Disciplīna, biedri, dzels disciplīna, tāds ir šodienas lozungs. Viens kļūmīgs solis un mūsu ienaidnieki būtu klāt. Jūs, biedri, taču negribēsiet, lai atgriežas Džons. Šis arguments nu reiz bija neapgāžams. Protams, dzīvnieki negribēja, lai atgriežas Džons. Ja debates svētdienas rītos spēja atgriezt viņu atpakaļ, tad debatēm jādara gals. Bokseris, kam bija atlicis laiciņš pārdomām, izpauda vispārējo jutoņu, sacīdams: ja biedris Napoleons tā saka, tai jābūt taisnībai. Un no tā laika viņš pieņēma maksimu: Napoleonam vienmēr ir taisnība, kā papildinājumu savai personiskajai devīzei: es strādāšu vēl centīgāk. Ap šo laiku zeme pamazām atkusa un sākās pavasara aršana. Šķūnītis, kur Sniedziņš tika zīmējis Vēdzirnavu plānus, bija aizslēgts, un valdīja uzskats, ka plāni no grīdas ir nodzēsti. Ik svētdienas rītu 10 dzīvnieki sapulcējās lielajā kūtī, lai saņemtu rīkojumus nākamajai nedēļai. Vecā majora galvaskauss bija izrekts no augļu dārza, notīrīts un novietots uz celma karogmasta pakājē, līdzās bisei. Pēc karoga uzvilkšanas dzīvniekiem vajadzēja rindā godbīgi nosoļot galvaskausam garām, pirms viņi iegāja kūtī. Tur viņi tagad vairs nesēdēja visi kopā kā senāk. Napoleons ar kviecēju un vēl vienu cūku vārdā Minimus, kam bija izcils talants dziesmu un dzejoļu sacerēšanā, sēdēja priekšā uz paaugstinājuma. Puslokā ap viņiem 9 suņi, pārējās cūkas aizmugurē. Atlikušie dzīvnieki sēdēja tiem pretī šķūņa vidū. Napoleons skarbā militārā stilā nolasīja rīkojumus nākamajai nedēļai, un vienu reizi nodziedājuši angļu zvērus, visi izklīda. 3. svētdienā pēc Sniedziņa padzīšanas dzīvnieki bija visai pārsteigti, dzirdēdami Napoleona paziņojumu, ka Vēdzirnavas tomēr jābūvē. Viņš neminēja nekādus iemeslus, kāpēc pārdomājis, vienīgi brīdināja dzīvniekus, ka šis papildu uzdevums nozīmēšot ļoti cītīgu darbu, varbūt radīšoties pat nepieciešamība samazināt barības devas. Toties plāni esot noslīpēti līdz pēdējam sīkumam. Īpaša cūgu komiteja esot strādājusi pie tiem 3 pēdējās nedēļas. Vēdzirnavu celtniecība līdz ar dažādiem citiem uzlabojumiem domājams ilgšot 2 gadus. Tovakar
Kviecējs konfidenciāli paskaidroja pārējiem dzīvniekiem, ka Napoleons patiesībā nekad neesot bijis pret vēdzirnavām. Gluži otrādi, tieši viņš tās sākumā aizstāvējis, un plāns, kura Sniedziņš uzzīmējis uz inkubātora šķūnīša grīdas, īstenībā bijis izzakts no Napoleona papīriem. Taisnību sakot, vēdzirnavas esot paša Napoleona garabērns. Kāds ievaicājās, kāpēc tad viņš tik spīvi izteidzies pret tām? Te nu kviecējs kļuva pagalam šķēlmīgs. Tā, viņš teica, bijusi biedra Napoleona viltība. Viņš izlicies, ka esot pret vēdzirnavām. Vienkāršs manēvrs, lai tiktu vaļā no Sniedziņa, kurš bijis bīstams tips un slikti ietekmējis pārējos. Nu, kad Sniedziņš vairs nestāvot ceļā, plānu varēšot īstenot bez viņa iejaukšanās. To kviecējs paskaidroja saucot par taktiku. Viņš vairākas reizes atkārtoja: taktika, biedri, taktika! Un lēkāja riņķī, vicinādams asti un jautri smiedams. Dzīvniekiem nebija gluži skaidrs, ko šis vārds nozīmē, bet kviecējs runāja tik pārliecinoši, un 3 suņi, kas bija gadījušies viņam līdzi, rūca tik draudoši, ka visi pieņēma kviecēja paskaidrojumu bez tālākiem jautājumiem. Tā noslēdzas dzīvnieku fermas 5. nodaļa. Mēs pieredzējām dramatisku pagriezienu. Sniedziņš ir padzīts, un Napoleons ir pārņēmis pilnīgu varu savās rokās. Debates ir beigušās, un to vietā ir nākusi stingra pakļaušanās un suņu rējiens. Pat veidzirnavas, pret kurām Napoleons sākumā tik ļoti iebilda, tagad pēkšņi tiek pasludinātas par viņa paša ideju. Kas notiks, kad dzīvniekiem būs jāsāk šī smagā būvniecība? Vai viņu pūliņi tiešām padarīs dzīvi vieglāku, vai arī solītā labklājība paliks tikai tukšas runas? Pēc kāda laika mēs atgriezīsimies ar stāsta turpinājumu, 6. nodaļu. Tajā redzēsim, kā sākas vēdzirnavu celšana un kādi jauni likumi sāk parādīties fermā, kad vara sāk mainīt tos, kuri to tur savās rokās. Paldies, ka šo nodaļu noklausījāties kopā ar mani. Uz tikšanos pavisam drīz!